Svētdien vakarā, 27. aprīlī, mūsu dzīves sāks ietekmēt Vērša zīmes enerģijas. No ugunīgā auna mēs pārējām uz mierīgo Vērša starojumu. Mājas vispār solās būt nesteidzīgs, jo Vērsis ir par mieriņu, par komfortu, drošību, skaistumu, materiālo nodrošinājumu, stabilitāti. Un, līdz ar to mūsu ikdienā ienāks lielāks praktiskums, apdomība, pacietība. Notikumi gan var risināties lēni, bet viss, ko iesāks līdz maija vidum, dos labus rezultātus ilgtermiņā. Maijā vispār ir ieteicams čilot, pavadīt laiku patīkamā atmosfērā, var droši veikt kaut kādas pārmaiņas savā dzīves vietā, lai viss ir maksimāli komfortabli un patīkami. Tavu finansiālo stāvokli pozitīvi ietekmēs tas, ja veltīsi laiku savas darba vides uzlabošanai. Padomā, ko tu vari mainīt, lai viss būtu maksimāli patīkami, maksimāli labi iekārtots, lai varētu strādāt ar baudu. Bet Vērša enerģijas mums liks padomāt par ierobežojumiem savā dzīvē, apdomāt, kā sabalansēt savas vēlmes ar to, ko mēs varam, ar mūsu iespējām. Var arī rasties neapmierinātības sajūta, ka pietrūkst naudas vai pietrūkst ērtību dzīvē, varbūt diskomforta sajūta saistībā ar dzīvesvietu un darba apstākļiem. Un, ja jutīsi, ka nav stabilitātes dzīvē vai attiecībās, tad miermīlīgais zālēdāja Vērsis var pārvērsties par niknu bulli, kas gatavs iznīcināt visu savā ceļā. No kā vēl mums jāuzmanās tuvākā mēneša laikā? Varbūt sajūta, ka viss notiek kaut kā pārāk lēni, vai var besīt, ka apkārtējie cilvēki ir slinki, neizlēmīgi vai konservatīvi, vai arī pašu var pārņemt šīs sajūtas. Un ieteikums jaunam mēnesim ir noteikti nesteigties, pieņemt to, ka viss notiek savā gaitā, ticēt sev, nepadoties, būt labsirdīgam, mīlošam, pieņemošam, saprotošam. Un ir ļoti svarīgi ļaut sev jūtekliskus piedzīvojumus. Palutini sevi ar saldumiņiem, garšīgu ēdieniņu, filmu vakariem, ļauj sev ilgāk pagulēt, pasildīties saulītē un samīļot sevi ar to, kas nu kuram sagādā baudu. Vēršiem jau vispār patīk baudīt dzīvi, tad ar to arī nodarbojamies maijā. Tagad par to, kurš visvairāk sajutīs jaunā mēnesa ietekmi turpmāko pāris nedēļu laikā. Vispozitīvākā ietekme būs, protams, uz pašiem vēršiem, it īpaši aprīlī dzimušiem un 27, 28 aprīlī, kad ir jaunas mēnesis. Arī vērš pretējā zīme Skorpions sajutīs labas enerģijas, kā arī pārējās zemes zīmes, Jaunava un Mežāži. Un vērši, starp citu, manuprāt, lielākoties vēršiem ir ļoti labs raksturs, vai ne? Ja tu pazīsti kādu, kurš ir vērsis pēc horoskopa, varu sadarēt, ka tu vari pateikt par viņu, šis gan ir foršs cilvēks. Lai nu kā, lai visiem ir foršs jaunais čiliņa periods un apsveicu visus vēršus, izbaudiet savu zvaigžņu laiku.